уже надо один раз покончить этому, не ходить русский человек, все. Его можно уговорить убить свою мать, своего брата, но плюнуть в икону нельзя, это же икона. Вы поймите, есть святые вещи, которые не трогают. Vēdrīlis ir tāds patīk, tas pats, kas Latvijā čamnās. Tā ir mazāku tautība. Ja līga vai līga vai tam līdzīgi. Vēdrīlis ir Gruzijas mazāku tautība. Viss. Un man teica, ka Stalins ir atdevis vācu žīdu, kas prasīja pie Stalina patvērumu vācu žīdu. Jā, to deva atpakaļ Gestāpo. Jā, tāpēc, ka viņam gudri žīdi nebija vajadzīgi. Viņam bija gudri žīdi šitā te. Visi lēģeri priekšēs no žīdiem sastāvēja. Krievijā tupaki bija vienīgais Stalins, kas gudrais bija, kas vadīja visu to te bandu. Un kas tam bija vēl bēdīgi, kas tam bija Kaganovičs, kas bija šeit vispārējiem? Viņa rokas puiši, viņa rokas. Bez viņiem starp citu Stalins neko nepajām. Bet ko es gribu pateikt, ka karoja divi, karoja vācu žīdi un krievu žīdi karoja. Un viss būtu labi, viņi tur izkarojās vēls ar viņiem, ja? Bet viņi okupēja 45. gadā. 9. maijā ienāca iekšā pie mums Latvijā, okupēja žīdi un krievi. Bet no krieviem tu nevēsts jau nebija. Cilvēki baidās runāt par to, kas arī, vai Vācijā jūs varētu iedomāties, ka Vācijā bija kaut kāda pieminekļa iet un likt piemiņu par holokaustu. Jeb kritušo piemiņas vietā likt vainot par holokaustu. Ir katrai lietai sava vieta. Американе финансируют Кривию. Кладбище, посмотрите, в 40-м году вот такие, как вы точно, расстрелянные все, похоронены. А кто финансировал это все дело? Деды стреляли там. Очень много. Почему вот это? Вот это. Германия на Где тоже брат тоже был.
padomju karagustekņus. Ukrainas teritorijā soda ekspedīcijas dalībnieki no 22. Daugavpils un Luskas rajona, no 23. Gaujas policijas bataljona, darbos Dņepropetrovskas un Kerčas rajona, no 25. Ābavas policijas bataljona, Korostiņas un Ulručas rajona, no 28. Bārtas policijas bataljona, Krivoju Rogas rajona, Latviešu leģiona vienības ņēma dalību Ziemas burvestības operācija 1900. līdz aprīļa mēnesim. Šo operāciju vēl sauc par Ostvējas traģēdiju. Tikai Ostvējas rajona bija sadedzinātas 183 sāģas, nošauti un sadedzināti 11,383 cilvēki, 14,175 iedzīvotājus aizveda piespiedu darbos uz Vāciju, bet bērnus uz Salaspils koncentrācijas nometni. Varšavas geto likvidācijas operācijā 1942. 1943. gados piedalījās arī latviešu formējumi. Varšavā iznīcināja 56,065 cilvēkus. Pēc izmeklēšanas datiem 1945. gadā no 31. janvāra līdz 2. februārim mežā nošauti 10,000 cilvēki. Salaspils koncentrācijas nometnē 54,000 cilvēki. Rundulas mežā 38,000 cilvēki. Kopā Latvijas teritorijā fašisti un vietēji kolaboracionisti iznīcināja 313,000 mierīgos iedzīvotājus. Tāja skaitā 39,835 bērnus un 330,000 padomju karagustekņus. 1943. gadā 1943. gadā 18. decembrā līdz 1944. gadā 2. aprīlim latviešu 19. Waffen SS divīzijas personāla sastāvs piedalījies soda ekspedīcijas un akcijas, kur iznīcināja